Čau, draugi, labrīt! Labrīt, un iespējams šis būs pēdējais rīta brauciens uz Pūras mednieku klubu, jo nākošais nedēļa sola diezgan lielus mīnusus, un tad jau dzinējmedības iespējams nenotiks. Bet, kas zin, vēl nedēļa priekšā, viss vēl var mainīties. Rīta kafija. Varbūt pišosim pēdējā. Šausmīgi skaisti redzēt šito austošo sauli. Nu labrīt, Pūras mednieku klubā. Ārā -13. Šonadēļ vēl dzinējmedības notiek. Bet kā būs ar nākošo nedēļu? Kas to lai zina? Klusums, augstums. Brauksim meklēt pēdas sākumā. Kamēr mums te nav, ko viņi ārprāt mums ir lepnas durvis parādījušās. Nu, priekšnieks par šito vispār teiks, ka viņa dzīvē viņš nebija gaidījis, ka kādreiz kaut kas tāds būs. Nu, bet paskat tik skaisti, ne? Te gals. Kamēr mums nebija, kas te notiekās? Te jau pilni ledus kāpums. Te izrādās atšaušanas klubs noticies, kamēr mēs nebijām. Mēs esam 8 dzinēji un 18 mednieki. Super! Tom, kā tev šodien liekas, būs, nebūs? Kā vienmēr. Vienmēr mums kaut kas ir, jā. Prieks jūs visus redzēt. Mazliet pasalsim šodien. Sāksim ar lidlauku, varbūt jūs pēc tam pārdomāsiet, vairs negribēsiet neko dzītu. Bet nu labi, jā. Protams, sākam ar drošības tehniku, kā vienmēr. Atceramies, esam ļoti uzmanīgi ar ieročiem. Skatāmies cilvēkus, pastaigājas, šodien ir labs laiks, noteikti staigāsies pa ceļiem, kāds pa mežu varbūt tās. Esam ļoti uzmanīgi. Medījām, šaujam pa skaidru redzam mērķi. Pārliecināts katrs par Arī mēs esam skaidri redzami. Labāk nevajag. Skaidri mērķi. Skaidri. Lubā, zīme. Nu, pasties, cik skaisti izstāst Pūras mednieku klubu. Notīri. Jā, notīri. Cienīsim Pūras mednieku klubu, jo bez viņa mums nebūtu ne desas, ne gaļas. Varētu vēl fotokrāfēt. Tā. Ko pirmais lidlauks, jo tur esot slimās cūkas, tad, nu, paņems. Izdeigs cūciņām mocības, lai viss būtu paskaisto. Nu, lai mazinātu arī izplatību cūku mērim. Tā kā braucam uz lidlauku. Laiks vienkārši fantastisks, -13 grādi, kā minimums. Aš pirkstiņos var just caurumiņus ievēt salstoši. Nedzird šinī rācijā, jā? Kāpēc? Es nezinu. Tev ir pareizi tur? Nezinu, es nedzirdu tev. 1-0-8-1. Jā, kur man jā? No tā vīds, jā? Jā, tu ies no turienes 0-8-1-2-5. Nezinu, kas tev tur ir uzslēgts. Ko tu tur esi? Es neko neesmu slēdzis vispār. Es paņēmu, ieslēdzu un viss. Un tu man nedzirdi vispār, jā? Tev nogriezis nost tev. Nā. Halo. Jā? Es dzirdu Jā, tu ej pa priekšnieku. visiem pastumjam. Aiziet Poršu! Uz Porša centru atpakaļ! Davai mēs tev uz priekšu pastumsi, nebrauc uz apkaļ, nelaucies. Vajag ieskrēt. Priekš jau nav. Priekš ir grūtāk pie. Uz apakaļ. Tūlīt. Redzēju, ka es jau biju nogrims, te. Tūlīt mēs tev, Kā nesamanīju. tūlīt es tev iztumsim. Aiziet plakti. Bet riepas tev labas, nu, Jā, baigies. bet viņš jau uz vēdra sēž. Tūlīt viss būs labi. Nu ko? Aiz kā var stumt viņu. Aiz lukturiem dārgajiem. 3, 2, 1. Nē, bišķi uz Uz priekšu, bišķiņ. Labi, stop. Un tagad. Vēl uz priekšu. Labi, tagad. Pagaidi, tūlīt lāpstu. Paga, lāpstu patīri.
Labi! Tūlīt! Viss tev vēl, draugs. Visi saipīs. Nekas labāks nevar būt par Rasmusu ar lāpstu. Tas gan. Rasmusu lāpstu. Un otrā pusē. Nu, davai patī. Pašūpi bišķi. Labi. Nē, zini, ko problēma? Tur ledus pilnīgs ir, bļē. Es saku, viņš ir Tur ir pilnīgs ledus. Labāk uz priekšu, dzirdi? Pabrauc vēl uz apakaļ padod. Un vēl uz priekšu. Pat trāk nebūs. O! Kur tā lāpsta palika, bļē? Tu lai stumjam! Tev vajag Rasmus ido lāpstu. stūri taisnāk. Rasmus priekšā notīr viņam priekšu, dzirdi? Bļēd, jūs nesaprot. Vajag pagabi negāza, vajag priekšu, uz apakaļ mēs netiksim, tur ledus ir. Mums vajag, lai viņš uz priekšu izbrauc. Vispār to netiks. Tiks. Vēl dziļākā purvā. Tev saku, viss tur tiks. Rasmus, paņem vēl. Stop! Tagad uz apakaļ. Pastumjam Un tagad jau viss jau. Vēl uz priekšu. Vai malā var? Jā, ot kādu metru. Bļēd, es vienkārši līdz tām sliedēm izpistu uz priekšu. Mēģinu uz lauku. Es tev saku, brauc uz Pajiet. turien, tur ir zemāk tā. Oh, yeah! Un tagad brauc līdz galam un viss kārtībā. Labi. Nu tā. Porš izstumts. Tāds irdens sniegs. Viņš vienkārši iebrauc tādā dziļajā bedrē iekšā. Būtu brauc pa sliedēm, viss būtu kārtībā. Nu, laiks riktīgi labs, jā, laiks riktīgi labs. Rasmus. Ejam. Opa, Rasmus, kā te notiekās? Man jāsildās, man jāskrien. Prieks un laime vedībā. Nu, mums jādzen kreisā malā. Toms un jūs? Toms. Nu jā, no ceļa un prom līdz Veicelei. Tā arī iet. Vienkārši tur tiem diviem mežiem jau uz ceļa mēs izstājāmies un ejam uz Lielceļu pusi, jā, uz Vēdzels pusi. Jā, tieši tā. Saprat, un šitas, kas pa labi, to mēs nedzenam. Jā. Vienkārši te nav pēdu droši vien un tā. Jūs jau varat sākt dzīt. Labi. Mums ļauj, mēs ejam. Reku ir cūka pēds. Ejam. Sapratāt? Es eju tieši pa cūkas pēdām. Tev nāc līdzi? Aizmirst mašīnā. Bet man ir tā Šveices nazīts mazais, ja kāds, nu gan jau kaut kā sajies, tā teikt. Esam garšīgais atnākuši līdz galam un te iet viens pēds un ieiet tieši tajā mežiņā iekšā. Īsti neredz, kas pa pēdām tāds. Ārpā cik skaisti izskatās mežā. Varat sākt arī dzīt. Jā.
Vai tik daudz zvēru te staigā. Viss garšīgais, esam ierindā, esam nostājuši. Super, varat sākt. Jā. Rasmus beidz bļaut. Tu pagāji garām pēdām, jā? Jā? Te re, kur aizie. Aha. Ko jau? Cūkām pa pēdām. Nu ļoti labi var redzēt cūku pēdas. Vienkārši fantastiski. Un arī citu zvēru. Nu, zaķīts te re, kur vīzlets ārā palēkājas. Nu, īstenībā baigi forši. Ziemā ir forši sniedziņā. Jā. Ejam tikai uz priekšu. Mārtiņa redzējusi? Eku zaķīts. Zaķīšu pēdiņas. Ejam, ejam. Un stīrniņas. Tas labāk ir Skaisti, atkal skaista diena. Jā, es te arī pēdas neredzu, nav tas vajag pēdas. Kaut kāds bucīs akī, bet nekas nopietns. Svaigās ir vairāk pa labo malu, kas iet pa labo malu priekšsatā. Jā, bet mums tur bija sākumā pēdiņas, jā. Man jau liekas, ka tas tūīts, kur mēs neizdzinām, jā, no paša sākuma, no tā grāviša, ka tur palika tās tūciņas, aizgāja tusēt. Bet nu labi, vēl jau mums vēl ir kur iet, tā kā viss var būt, ka viņas priekšā. Bet, nu lai vai kā, viss ļoti labi. Tā, stīrniņi gulēja te kaksīštikiem palikuši. Un te kaut kādas pēdiņas ir, jā. Šeit arī ir, kur. Izstās, ka tur ir kuilīts. Bet stīrniņi te gulējuši, jā. Reku tur gulējuši, un te gulējuši. Tās ir svaigas izskatās. Varbūt pat šodien. Ielūzīs vai neielūzīs? Bet tā izturīgs izskatās. Lādis, jā. Un pie krastiem viņš nav tik izturīgs. Būs, nebūs. Kas būs, kas nebūs. Būs labi. Izgāja tālu. Nu nav tāds dziļšnieks, bet Doma, kas tev iet pa kreisi? viņš tāds irdens. Jā. Bet saulē skaisti, jā. Mārtiņš. Laiciņš. Nu, tur, kur viņš gāja, tur nebija neviens cūku pēdas. Nu, zikā, manā pusē bija pēdas, bet viņas viss tādas aizsnigušas. Nebija svaigi. Nu, labi. Bet tur, kur mēs sākām, tur gan bija labas pēdas, tādas diezgan pasvaigas. Un kur tās pēdas palikās?
vai nu palika uz muguru, jo no turienes tā kā nāca, vai bija pēdas uz Rasmusu. Bet Rasmus Haltuščiks aizgāja man pretī, satikāmies vienā vietā. Tā kā nezinu, kas viņam tur pēdā. Bet no manas puses tās pēdas veda uz Rasmus pusi. Viņam strādā uz lauku kā tās pēdas. Neizšau pa zaķi. Sūmes kreisā pusē daudz buku pēdas, bet nekas lielāks nav tā. Jā. Man arī buku pēdas ir, bet nekas vairāk nav. Ejam. Man liekas, tās cūkas palika visai aiz muguras. Rasmus nohaltūrē, un viņas palika arī mazāk pleķīti, kur mēs neizgājām. Nav vienas buku pēdas, nu. Buku pēdas, buku grauzumiņā, kur ir cūciņu pēdas, nav. Atminieties, es jums teicu, kad Ārdis pateiks, kur viņa prāt ir garšīgas desas. Desa izskatās šādi. Skaista uz striķīša. Sver ap 350 gramiem kaut kur, jā. Un tā ir ārprāts, tā ir viena no garšīgākajām desām. Un viņas ražo Limbažos Matadors, ja es nemaldos. Es iesaku, šitās desas ir riktīga bomba. Tūlīt es jums nodemonstrēšu. Līdzi vienmēr nazīts. Man patīk šveicis nazīšu. Griežam. Noņemam mīziņu. Mīziņu var atstāt dabā. Dabīga mīziņa. Un liekam garšot. Ārprāt, garšīga desa. Es visiem iesaku. Ritīgi labi. Manuprāt, pagaidām tas ir Arņa favorīts. Jā. Ieliek kabatā un staigā vesels. Es varētu mēģināt nopšķīt. Nevar būt, ka te ir arī vilka pēdas. Tur šēra skrēja droši vien. 5. Bet tās nav šodien, tās ir kaut kad vakar vai pa nakti. Nu, ir maziņu pūku pavirs. Maziņu pūku. Jā, nav tāds pēdas. Matadors. Limbažos. Vilki jau te našaut, vai? Lidlauks pa nulēm. Lidlauks kaut kas redzēts ir, bet pēdas bija tikai pašā sākumā cūkam. Pa vidu te vispār nekā nebija. Es domāju, ka vajadzēja vienu dzīvi. Nu ko, tad tas birznieks, kā jau bija domāts, ka būs. Tad ejam spirnu pēdu ārprāts. Ļoti daudz. Jā, tūlīt sāksim. Kāds ir noplosījis mini putniņu. Un izskatās, ka tas ir sarkankrūtīts. Jo daudz tāds rozā spalvīts mazīts, jā. Kāds ir atradis sarkankrūtīti. Tāds vanaks varētu būt. Jā. Redzēju, ka šitā pietupjās. Nu, laiciņš foršs, jā. Viņš pastaigas mežā riktīgi. Patīkami. Nu, forši, paldies par jūsu komentāriem, paldies par jūsējiem patīk. Un esat draudzīgāki. Neviens otram ļauns vārdus un sliktus vārdus un sliktas domas neveltiet, nevēliet. Un esat draudzīgāki, jā.
Zeme mums ir viena. Šitā pati apaļā. Tā kā pietaupīsim slikto kaut kam citam, bet neviens otram. Aiziet. Asta iznākums. Bija viena briežu gotiņa, bet mednieks izlēma nešaut, jo mednieks pats izlēma šaut vai nešaut. Viņš izlēma nešaut. Mēs atbalstām katra mednieka pieņemto lēmumu. Viss kārtībā. Nu jau mums pietrūkst gaļas vai desas. Visi forši. Stirna stāv, nemūk prom vispār. Vienku stāv tur, skatās uz mums un neskrien pat projām vispār. Tā kā nebaidās galīgi. Drosmīgās stirnas, jā. Tā teikt. Bet ļoti daudz stirnu pērnu. Nezinu, stirnu ir tagad pārsvars šeit stirnu. Jau tā kā šodas teikas ar tiem lieliem upeņiem, tie, kas lec pār. Es līdz ceļam. Vai jums atzīst būs? Jā. Oi, buļuļ! Tu jau Kā var priekšā, nosisties. Tom? Kā priekšā? Nē, neko jā, es gribu drusku līdz ceļam pabraukt. Kad ir iespēja, varam braukt. Viņš nebrauks, viņš sapat, ka nu ir nā. Tomēr, kāpēc viņš nekāps? Kas notikās? Bišķiņ apgāzās, ja? Visi palecāmies tā kā. Tas jau normāli tā. To jau var redzēt tā, protams, tas ir kāds jūtas. Vai? Tas ir kāds jūtas. Jā, var redzēt, kā viņš mauc. Spolēti. Nē, nevajag, paldies. Pirms šitā te pirms ceļā, ja es nokāpsim, tagad piebremzē, un tad uz ceļu tevi paņem pa kupeni, izkapa ārā vienkārši. Nu ko, vēl viens mastiņš. Pēc laika varētu būt pēdējais, bet kas to lai zina. Un, jā, pēdas, kamēr nācām, nav. Uz lauka tu uz mutu varēja noraut normāli tur. Baigie kukūžiņi bija. Pilnīgi tā, kad līdz Josvietē varēja iegāzties iekšā uz ārām lauka. Nezinu, kas tur tās bija. Jā, nu ko. Gaidām startu. Visi nostājušies. Varēsim. Nu, baigais brikšņainais te tāds. Te jau dziļāks sniedziņš, jā. Te jau tāds dziļāks sniedziņš. Tomiņš uzgāja beigtu cūku. Ejā, tūlīt dabūsim redzēt, kas tur notiekās ar to cūku. Vot, kā. Jā, šitā ir senā. Diezgan labu laiku jau guļ. Jā. Šitā jau guļ labu laiku, jā. Viņa pat nav neviens apgrausts, neviens viņu nepamanīs. Acis nav izgrausts, jā. Zars pat ir uzkrits virsū. Jā. Tas arī tā jocīgi, zi? Sākum domāju, ka briedz vai kaulu likās, kad vajag cūku. Jā. Pasaules grama. Grama. Jā. Pilnīgi seņom guļ. Jā. Nu neko darīt, jā, tā notiekās. Vienība visu tā. Šodien neveicās. Toms atrada vienu medījumu sasalušu. Bet nu 100 punkti ar to šodien viss arī noslēdzās. Jā, paldies visiem par skaisto sezonu. Bija visādi interesanti piedzīvojumi. Gan piesiešana pie koka, gan atsiešana no koka, kas tik nav bijis mums ar Tomu. Jā, ejiet dzinējmedībās, baudat laikapstākļus, vidi, mežu. Ne kaulu visiem, un ja nākošu nedēļu nav dzinējmedības, tad
Pirmajā. Šēriņa atnāca. Suns atskrēja. Malac, jā. Jā, pagulēs un tā. Ko mēs daram ar to 1. oktobri? Tiksimies 1. oktobrī, pasties, ko suns dara. Šēra. Toms, tikamies 1. oktobrī, ja nākošais nedēļa nebūs, Pēdējās, ja? tad šogad ir pēdējās, jā. Jā. Tiksimies ar Tomu. Varbūt pagarinās. Šēra. Karsts. Jā. Nē, sēd, nekur nevajag skriet, jā. Nekur nevajag skriet. Tad mēs tiksimies vienkārši jau 1. oktobrī. Jā. Vai ne, Šēr? Tiksimies visi 1. oktobrī atkal. Miedziņš bija šī pakrities. Ko? Šēriņ, jā? Laba meiteņa, jā. Tu domā nākamā gada? Jā, ja nākošais nedēļa nebūs daļa sala, ja būs vairāk par -20, Tad mēs nedzīsim. Priekšnieks teiks, tad darīt. Nu, ļoti labi, tu es braukšu makšķerēt. Tad es braukšu makšķerēt. Nu, Man sezona turpinās. Jā. Nu, ko? Šogad vispār bija forši, nebija slikti. Un jau kaut kāds apradums ar visām gaļām un griešanām. Un Ir kaut kāda gaļa. pat mīzošana, Arnis sācis mīzot, jā. Nav problēmas, nomizos arī. Ir nomizots cūka, stirna, tā kā. Briedi vēl nav mizojis. Bet gan jau nākošais gadu. Jā, šitas ir tas pēdējais. Depends, cik glābēja masts būs vai nebūs. Tad būs kaut viens šodien šāviens vai nebūs. Es varu vienkārši izšaut, ja tu vai... Tā kā mēs jau aiziesim, jā? Tad, jā, tu vari izšaut, jā. Jo vismaz... Jā. Mēs cūku skrēju, briedz, āļņi, visur, viss kaut kas notikās. Ne, nu pabiedēšanā jau vienu lodu var izšaut, jā. Nu ko, nu tad pēdējais, jā. Tas izskatās pēc vai nu vārna, vai nu žagata. Kaut kas te tāds ir, jā. Jā, bet nu izpilkāta, jā. Jā. Nekas nav palicis. Varētu būt labs un viņu noķērus, jā. Ejam! Turpinām. Pasties pa kādiem brikšņiem jābrien mums ir. Pirmais šāviens pa visu dienu beidzot. Jā, svētki! Mednieks dabu izšaut. Viens šāviens, jā. Svētki! Nu cerēsim, ka kaut kāds trāpīgs šāviens. Gaidām kādu ziņu par šaušanas iznākumu. Divi šāvieni. Trīs šāvieni. Nu, tur zvetē. Bet baigi tālu no šejienes. Man ir sekotājs. Kaut kas man seko. Kas tas pa nezvēr, kas te iebridis nepareizajā virzienā? Sīkais tas ir, joptoji. Sīkais iebridis nepareizi. Tā. Jūs saprotat, kāpēc visi dzinā aiziet nepareizi, jo kāds aiziet nepareizi un pavēlkās citu līdzi. Te ir dzīvelīga cūku uzrakta vieta. Te ekuilīts uzdarbojies, jā. Paskat. Šitā viņš te kaut ko meklējis. Es domāju pa vientuļnieku kuili, kas te ir skraidījis apkārt. Lapsa sala ir. Tagad pie šēras tūmā.
Te ir lapsa. Te dzīvo lapsiņa. O! Kāds no dzinējiem ir, kur šēra reivis laiku? Kreisajā malā tālāk no mums, mēs labā malā netiks līdz viņai. Bet priekšā mums priekšā. Paiks tavā tūmā kaut kur ir. Man viņi tūmā, es jau eju. Ej ātrāk. Ej ātrāk. Ej ātrāk. Kur tu ej visu laiku? Tev jāiet uz Toma pusi, nevis uz šito pusi. Afroamerikāni. Vēl šāvieni. 4, 5. 5 šāvieni jau! Dzirdējām šāvienus? Kopā jau 5. Tad droši vien salmiņi tur izpaužās, ja? Kā tur ir? Nē, saulis. Aha. Tad pa ko tu tur saules izpaužās? Paskatījuši labs. Tad jau jābūt trāpīgam. Viņi jau nebija lidojošā. Salvī. Labi. Bet 5 šāvieni bija. Kas tur, ko tur? Varbūt vēl par kaut ko šāvuši izņemot lapus. Šitā var pazaudēt arī kameru, jā. No rokām pak, izkrīt. Ejam! Visu to viņi pa kreisi, jā, paņem. Jā, būs labi. Skaisti, jā. Redzat skaistumu, jā. O, tāds skaistums mežā. Dabūj pēc ūkāra. Ejam! Jā, tā bija cūka. Un pēc sarunas spriežot, kad ir nomedīta. Ar to arī apsveicu visus šodien. Un priecājamies, kad vismaz viens zvērs ir izcīnīts pa visu dienu. Tā kā, kuru reizi es jums saku jau paldies, un tā, un tad, jā, bija forši. Zinēja ir laukā viss. Varēsim tuvītās iet cīt pēdējo mastu vai pēdējais dzinējmedību sezonā, nezinu, bet tā kā plāns vēl nākošu nedēļu, bet ja būs mīnus tur 20 vai vairāk grādu, tad noteikti tas nebūs, tad nu ko? Es visiem teikšu paldies par sezonu, paldies, ka jūs noskatieties. Paldies par katru patīk, jo man patīk, kad jums patīk. Un tiksimies vai nu nākošajā rudens sezonā, kad atklāsies dzinējmedības, vai arī uz gaidu kaut kad. Seko kanālam, skatieties, ko Arnis dara citu. Varbūt kā iet mežā, varbūt kā peld, varbūt kā makšķerē, kas to lai zina. Bet paldies un tiekamies jau atkal drīz rudenī, 1. oktobrī. Čau, kakao. Davai. Jā, nu tad tiekamies 26. gada oktobrī.